Pirmā diena Anglijā aizvadīta, bet neiesaku labāk skatīties jums rezultātos. Pirmais brauciens ļoti labs starts, ļoti fokusējos uz labiem aptilaikiem, labu tīru braucienu un nākot no kalna lejā, spoteris teica džokers un tik ļoti fokusējos vēl uz nākamajiem 2 līkumiem, kas ir pirms džokera viens S-veida līkums, kur jābrauc cauri 145 km/h un ļoti jākoncentrējas gar pašiem bortiņiem un aizbrauc pēdējā aplī vēl pa taisno. Un nekad manā rallycrossa karjerā, manuprāt, pa 7-8 gadiem nekas tāds nebija noticis, bet, manuprāt, šobrīd arī, ja tādu kļūdu izdara, tad viņi otrais neatkārtojas. Otrajā braucienā brauciens ar it kā lēnākajiem braucējiem, bet Gronholms no ārpuses jau starta pirmajos metros vienkārši grieza virsū, labajā pusē lēnāki braucēji, uzslogoja un pirms līkuma atlaida bremzes un vienkārši kā korķis aizlidoja. Rezultātu jūs varat redzēt, durvis mētājās, buferis mētājās, visu priekšā labā pusē ir salauzta un mehāniķiem ļoti daudz darba līdz vēlai naktī, bet noteikti vakariņas man viņiem būs jāizmaksā. Un rīt sākam pilnīgi visu no nulles. Viss kļūst iespējams. Lat Telekom.